Sveiciens visiem! Skolā mēs esam gājuši visi. Tik ierastās dienas grāmatas ar piezīmēm, atzīmēm un arī kavējumiem mēs atceramies ļoti labi. Ak jā, un vēl mēs ļoti labi atceramies skolotāju pašu svarīgāko darba instrumentu – klases žurnālu. Viss šīs pieminētās lietas drīz gaida aizmirstību, jo jau aptuveni 600 skolas visā Latvijā lieto skolvadības sistēmu e-klase, kas aizvieto gan jau pieminētās dienas grāmatas, gan klases žurnālu, gan daudz ko citu. Izglītības sistēma un mācību process skolās modernizējas. Skolotāji, skolēni un arī skolēnu vecāki ļoti labprāt izmanto e-klases piedāvātās priekšrocības. Tā ir efektīvāka, tā ir ērtāka un piedāvā vēl daudz citas iespējas. E-klase tūplānā. Skatāmies! Patiesībā ikdienas instruments, kur mēs lietojam visplašākajā nozīmē, kādā vispār skolā lieto jebkāda dokumentācija, jebkādas datu bāzes, uzskaits veidus, tas ir patiesībā galvenais instruments, tāpēc, ka tā ir arī skolēnu dienas grāmata. Tas nozīmē, ka skolotāji katru dienu, nemitīgi katru stundu tajā ievada datus. Ļoti ērti ir, ka šeit tiek piedāvāts ne tikai atzīmju uzkrājums, vielas atspoguļojums, kas ir izņemta šie temati, bet šeit es varu veikt arī sekmju apkopojumu, dažādas diagrammas, kur ir, teiksim, rezultāti, mācību sasniegumi redzami. Kā jau ikviena mūsdienu elektroniskā sistēma, arī e-klase ir veidota ar nolūku atvieglot sistēmas lietotāju ikdienu un ietaupīt viņu laiku. Jo īpaši tas attiecas uz skolotājiem, kam sekmju vai kavējumu izrakstu un citu atskaišu sagatavošana tagad pieejama pāri spēles klikšķu attālumā. Absolūti, no laika tas taupa visos virzienos. Šie dažāda veida atskaites, dažāda veida griezumi, kuros var analizēt gan bērna izaugsmi klases ietvaros, gan pa gadiem, gan pa priekšmetiem, gan pa to, ko viņš ir varējis izdarīt, ko nav varējis. Daudzskaitlīgākā e-klases lietotāju daļa noteikti ir paši skolēni un viņu vecāki, jo šeit var sekot līdzi kavējumiem, atzīmēm, uzdotajiem mājasdarbiem, uzzināt bērna uzvedības vērtējumu, kā arī šī sistēma dod iespēju sazināties ar skolotājiem. E-klases mēs lietojam ģimenē galvenokārt tāpēc, ka, jo ir augstāka klase, kā šajā gadījumā mums ir jau 5. klase, tad parādās arvien jauni priekšmeti, mājasdarbi arvien vairāk. Un, diemžēl, tā dienas grāmata mūsdienās ir zaudējusi savu jēgu. Pirmkārt, ja netiek uz kādu stundu, tu vari uzzināt, vai tur bija kaut kāds darbiņš, kontroldarbs vai vēl kaut kas. Nesekmīgās atzīmes varēja skatīties, ko labot un kad labot. Vidusskolā e-klases nozīme ir tā, ka tu pats veido savu atbildību par sevi, jo tu pats jau vari sekot. Tad iespējams, ka pamatskolā tas vairāk rada kaut kādu kontaktu vecākiem ar tiem pamatskolēniem. Skolvadības sistēmai e-klase piemīt vēl kāda ļoti vērtīga īpašība un funkcija. Tā dod ne tikai iespēju skolotājiem komunicēt ar vecākiem vai otrādi, bet arī nodrošina vērtīgas saziņas iespējas pašu skolotāju un skolu starpā. Līdz ar to e-klase laika gaitā ir kļuvusi par unikālu un īpašu izglītības nozares komūnu, jeb kopienu, kas, apvienojot spēkus, strādā gan pie e-klases uzlabošanas, gan arī pie vispārējas izglītības sistēmas attīstības. E-klasē ir dotā iespēja, ka skolotājs nevis anonīmi zem kaut kāda lietotāja vārda, bet kā skolotājs konkrētas skolas var sarunāties ar citus e-klases skolotāju, ja, par sevi interesējošām lietām. Mēs tiekamies klātienē, mēs izklāstam savu ideju, uzklausām viņu viedokļus. E-klasē tas, ka viņai ir dvēsele, tāpēc, ka viņai ir šie lietotāji, skolotāji. Ņemot vērā, ka e-klases sistēmu šobrīd lieto jau vairāk kā 70% no Latvijas skolām, rodas loģisks jautājums, cik nopietna ir šīs sistēmas drošība. Tā kā e-klases uzturētājs ir uzņēmums DEAT, kas izveidojis Baltijā lielāko un jaudīgāko datu centru, tad atbilde uz šo jautājumu skan lakoniski. Te viss ir kā bankā. Ja mēs paurķētos dziļāk par tehniskiem risinājumiem, tad varbūt pat izrādītos, ka objektīvi mūsu drošības līmenis ir pat augstāks nekā kaut kādām internetbankām vai kaut kādām citām sistēmām, kas nodarbojas ar tirdzniecību internetā vai kaut ko tam līdzīgu. Kopīgais darbs pie e-klases attīstības nemirkli neapstājas. Starp citu, tas turpinās arī pašlaik. Komūna nekad neguļ. Skolas ir sajutušas to sadarbības garšu. Tiešām dod mums konstruktīvus priekšlikumus, kur mums visiem būtu jāattīstās. Mēs liekam klāt savas zināšanas un ejam diezgan, man liekas, diezgan pareizā virzienā un diezgan lielā ātrumā.